sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Un sākas augšanas process. Šodienas rakstu vieta. Mans tēvs ir dārza kopējs. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, 1. pants. Šodienas pārdomas. Domāju, ka grūti būs atrast cilvēku, kurš nekad nav iesējis kāda auga sēklu un tad vērojis tās dīgšanu. Sējas un pļaujas likums, ko Dievs iedibināja pie pasaules radīšanas, ir tik pašsaprotams, ka to ievēro gan ticīgie, gan neticīgie. Un patiesi abrīnas vērta ir piemēram priedes sēkliņa. Izkritusi no čiekura, tā izskatās tik maza un vāja. Nekas neliecina, ka tajā apslēpts liela un stipra koka potenciāls. Kamēr sēkliņa ir nepareizos apstākļos, nekas nemainās. Taču atliek tai iekrist labā augsnē un sākas augšanas process, kura laikā izveidojas skaists koks. Dievs arī tevi ir radījis ar īpašu potenciālu, talantu un uzdevumu. Viņš ilgojas tev to atklāt. Viņš ir arī labākais dārznieks pasaulē. Viņš vislabāk zina, kā atraisīt tevi apslēpto, lai tas kļūst redzams. Uzticies viņam, un tu būsi patīkami pārsteigts. Šodienas lūgšana. Tēvs, es ticu, ka tu esi mani ielicis ko īpašu. Es nevēlos to atstāt novārtā. Palīdzi man to atklāt un ļaut tam izaugt. Es atļauju tev mainīt mani un manus apstākļus. Patiesi, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek, jo es zinu, ka tas ir pats labākais priekš manis. Jēzus vārdā. Āmen.